Tas, kad tas tīkli nospiež, tad, protams, ka bicīts nav jau liels, bet jānobučā. Jau bija viņam smilts met virsū. Jā, tu aizsaki spēlē, ja? Tas jau nav vairāk volejbols, tas handbols, ka mēs jau ķeram bumbai. Rezultāts nav galvenais piedalīties. Šajā matā Mišam Svarzāls abonements jāuzdāvina, tad mēs būsim plus-mīnus vienā līmenī. Nu ko? 32. epizode volejbola podcasts met augšā. Atpakaļ maigajās telpās. Abi divi esam Latvijā. Sen gaidījām šo brīdi. Bet jā, esam atpakaļ un esam ļoti priecīgi. Tiešām patīkam šeit atrasties. Atpakaļ pie saknēm, tā teikt. Nu, kā katru epizodi. Labi tā, nē, bet iesāksim ar to, ka pieskajam gan YouTube, gan Spotify, gan arī šobrīd sociālos Instagramā. Jo liela daļa klausītāji to nav izdarījuši, tā kā mēs ļoti novērtētu. Algoritms vajadzīgs. Jā, un solījām viesus uz pirmo epizodi, bet centāmies. Man liekas, kādiem 5 vai pat 6 cilvēkiem uzrakstījām. Bet, kā zinām, tad arī izlasi un visu. Cilvēki ir aizņemti. Tā kā šoreiz nepiekrīt, bet teica, ka noteikti vasarai ejot, tad ieradīsies. Šoreiz mēs divi tā. Pilota epizode otrās sezonas vidū. Tā kā varam ķerties versim pie ragiem, ne? Tieši tā. Es domāju, nesenākais notikums Champions League Final Four. Man likās ļoti interesanti. Tom, tev izdevās paskot? Izdevās, jā. Es pat nezinu. Es biju bijuši vīlēs, varbūt Final Four. Nē, labi, es nebiju vīlēs, jo spēles bija ļoti labas, bet čempioni bija tāds, kā es vēlējos. Perudžu vinēja. Pirmais pusfināls Perudžu pret Halkbanku īstenībā bija sīvāk, nekā es gaidīju. Es domāju, Halkbanks varēja mierīgi setu paņemt, bet Perudžu beigās nolauza viņus 3-0. Bet otrais pusfināls, tas bija kaut kas labs. Kā jau es teicu, Zavierts. Plus šādās turnīru spēlēs māk pret Jesrzevski un reverse sweepo no 0-2. Atnāk apakaļ un iekļūst finālā. Gan arī tas pats izdevās arī finālā viņam. Jā, aizgāja līdz 5. setam. Bet Perudža beigās nolauza. 3. vietu paņēma Jesrzevski Vīgla. Bet es neizskatījās, ka Halkbanka baigi grib spēlēt tajā pa bronzu. Abas neizskatījās, ka baigi grib spēlēt pa bronzu, bet vienai izdevās paņemt, otrai nē, protams. Jesrzevski vispār tas sezonas beigas tāds. Tur Polijā paslīdēja, tad vēl Champions League. Polijā viņi smagi paslīdēja. Jā. Vēl tādā stilā, ka savējiem poļiem no 0-2 izlaist. Tā sāpīgi varētu būt priekš viņiem. Un prognozīties arī, ja atgriežamies. Tad 9-8 man sanāca beigās uzvarēt. Ja skatāmies, kurš prognozēja sērijas. Tieši ar Zavierts prognozēšanu, ka viņi būs finālā. Tā vēl sanāk Eiropas līgās Polijā noskaidrot čempionu. Manuprāt, pēdējā epizodē vēl bijām vienu soli no tā. Jā, mēs tā kā prognozējām, ka viss jau varētu būt beigties, kad epizode būs ārā. Es neatceros, vai tā bija, bet jebkurā gadījumā principā viss volejbols Eiropā ir beidzies šobrīd. Yeah. Tāda augsta līmeņa. Gan jau, ka varbūt ir kaut kāda Maltas 7. līga, kas vēl spēlē volejbolu, bet jā, tad Polijā 3. vietu izcīnīja Varšavu, vai ne? Yeah. Nemaldos. Vinēja. Tu paši Jesrzevski mācīja? Jā, tie paliks bez Champions League un bez medaļām. Yeah. Un par čempioniem kļuva komanda, kas pavisam nesen patiesībā parādījās tikai plus līgā, Ļubina ar Vilfredo Leonu. Tieši tā. Viņam tas stāsts interesants. Pirmkārt jau lielo superzvaigžņu vasarā izdevās iegūt, un tā arī atmaksājās ar uzvaru pluslīgā. Tu jau teici, sanāca tā pēc tās epizodes, mēs ierakstījām, Zavieris vēl izdzīvoja vienu spēli, bet tur jau bija 2-1, un tad Lubina pabeidz darbiņu. Uzvarēja 3-1, kļuva pa Polijas čempioniem, tā kā, Un tev vēl viens pierādījums, ka Polijas čempionāts ir pats interesantākais Eiropā un pasaulē. Jā, tā varētu teikt, jā. Jo, labi, būsim reāli. Man un daudziem citiem likās, ka Ļubina būs laba komanda ar to sastāvu šogad, bet tas, ka paņem titulu, tas ir kaut kas pavisam cits vēl, un tas, ka viņam tas izdevās, tas bija bijis šokā. Labi, finālā es biju pārliecināts, ka viņi uzvarēs,
Bet man tieši tas pusfināls pret Iešķirps. Vīgali, jā. Tur man likās, ka viņi varētu paklupt, bet, malāči apsveicam. Champions League nākamgad. Viņiem pie tam 2 trofejas šogad. Izaicinājumu kausu un Jā. Polijas kausā, man liekas, ka viņi neuzvarēja, es pareizi atceros. Iešķirpski viņa. Jā, nu tad vismaz viņiem 1 trofeja šogad ir. Kā viņš trīpīto. Ļubinā 2, jā. Tā kā nākamā no trīpīta. Jā, bet Polijas līga tiešām ir aizraujoša. Nevar jau sagaidīt nākamo sezonu, jo spējuši godīgi, man Itālijas tā sērija neliekas vispār tik interesanti. Man tur ir kaut kā tā kā, it kā komandas ir stipras, bet tāpat tās var zināt, ka tur, piemēram, Trentino vinnēs tur, piemēram, kaut kādu Piečenzu vai kaut kā tā, vai Modernu to pašu. Tā kā, it kā viss ir stipras, bet tāpat tās tu apmēram jau zini, kas ko Jo vinnēs. Polijā Zavierce, Jašerzerski, Varšova, Ļubina tagad. Neaizmirstam par Zaksu. Jā. Tāpat ir vēl tur komandas Belhatova, Rešova, Žešova. Jā. Tur arī relegation fight normāls. Jā. Labi, šogad Itālijā arī bija relegation fights, bija labs. Bet, man tomēr Polija laikam tuvāk sirdī. Jā. Man arī teikt, šogad tā kā Polijas līga uzgāja augstāk. Un prieks, ka nākamgad arī redzēsim Uģis Krastiņu, saglabā vietu. Un tā kā ir Bet komandas skaits gan būs mazāks nākamgad. Jā. Būs 14, vai ne? No 6, vai cik? No 16, 14. Kaut kas tāds, jā. Jo parasti krita 1, šogad krita 3 ārā. Jā, un 1 nāks augšā. Jā. Varam tikai pieskarties ātri tai pašai Polijai. Sezonas sākums slikts, sezonas beigas fenomenāls, bet playoffā atkal nekādi bija Kristofs Šmits un Carni Radum. Man liekas, ka viņi reāli no ārpus play-off beigās uz 3. vietu vai 2. vietu uzkāpa un pirmajā kārtā zaudēja zemāk izsētai komandai, kas beigās gan tika finālā. Tā kā, gan jau vilšanās ir, jo viņi, man liekas, pēc budžeta un vispārējā ir tāda komanda, kurai tas mērķis bija atgriezties augstākajā līgā. Tas neizdevās, tā kā būs interesanti pasakot, kas ar Kristapu notiks. Jā. Jo es pieņemu, ka viņam bija standarta tas 1 gadu līgums, kas ir visiem eiropiešiem. Un, bet par tiem transferiem, es domāju, mēs parunāsim kaut kad vasaras vidū, pēc izlases vai kaut kad augusta sākumā, kad būs kaut kas jau vairāk zināms. Varam tikai ātri pieminēt vēl, es domāju, sākumā, kad Bulgāri jaunais talants, nosauc man vārdu uzvārdu, aizmirst. Monī Nikolov. Jā, ir varbūt kaut kur negaidīti, kaut kur varbūt gaidīti izvēlējies sev tautiešu taciņu un dosies spēlēt pie okupantiem. Jau bija tās baumas, bija, vidū, bet neticēju, ka tā tiešām notika beigās. Pie tam, kad brālis spēlēja vēl Lubē, Jā. Ja brālis spēlēja tur, tad ok, bet brālis spēlēja Itālijas sērijā, interesanti. Vienīgais izskaidrojums ir skanošais, jeb nauda, kāpēc viņš tur devās, jo gribēja uzreiz jau sākt karjeru ar lielu naudu. Interesanti, kāds viņam tas NIL bija universitātē, ja bija. Man liekas, ka džekiem tur nav baigi daudz, tur vairāk meitenēm. Volejbolā vispār viņš nav tik jā, protams, tur ar amerikāņu futbolu un basketbolu nevar salīdzināt, bet interesanti, kad džeks devās, vismaz no manas volejbola kārtas viņš pazuda. Jā, tas tāds, Tikai izlasēs viņu redzējuši, bet jā, gribētos, lai viņš ātrāk atgriežas Eiropā un spēlē Champions Līgā un Top līgās. Tā kā tā, bet varam iet tālāk tagad. Jā, pieminot vēl par Superlīgu, ko tu nedaudz noliki. Tur arī, man arī tieši bija viens solis no čempionā tajā brīdī, kad ierakstījām. Trentino, jā, bija. Bet, tur, es domāju, arī mēs varam gari neieslīgt, vai tu vēl esi kaut ko piebilst, bet jā, Trentino čempioni arī tādā, jau sagaidīt to varēja, kad tas nāca. Lielāks pārsteigums bija, ka Lube iekļuva finālā. Es domāju, ka neredzējām tur Perūģu. Tā kā... Jā, Perūģi par Trentino būtu daudz interesantāk. Jā, bija tas fināls. It kā labi, tur bija pat 1-1 sākumā. Jā, bija 1-1. Bet tās spēles bija 3-0 vienā virzienā, 3-0 otrā virzienā. Es domāju, tā. Pēdējā spēle bija laikam 5-1, ja es varētu atceros. Varētu būt. Vai 4 vai 5. Labi, bet apsveicam Trentino. Perūģi, Trentino, Lube spēlēs nākamajā Champions Līgā visas 3. Tā kā tā, jā. No šo arī mēs noslēdzam Eiropas zāles volejbola sezonu. Tieši klubiem. Klubiem, jā. Pareizi. Jo, ja pārējiem, tad es domāju, ka skatītāji, kas klausās, skatītāji un klausītāji, kas
klausās mūsu podkāstu, ir jau redzējuši, ka ļoti daudz materiāls ir liks par izlasēm, kas sākuši gatavoties. Gan Latvijas sieviešu, gan vīriešu izlase. Tu varbūt nedaudz izņem cauri tam sastāvam. Davai, jā, panelizējam. Kāds ir vīriešiem? Es domāju, varētu sākt ar, ja nemaldos, pēdējos gados vienu no jaunākajiem izsaukumiem vai vienu no vispār jaunākajiem izsaukumiem, kāds bijis Markus Svensbergs. Man arī tāds neliels pārsteigums. Tom, kā tu teikt? Pārsteigums ir laikam. Bet tad padomāju to racionāli, nav pat tik liels pārsteigums, jo kā viņš labu sezonu aizvedījis ir. Arī pirms tam pie 20 ir izlasē, jau pie vecākiem džekiem parādījies. Tā kā, lai viņam izdodas, es ceru, ka visiem izdosies parādīt savu labāko sniegumu. Un kas tur vēl bija? Petrovs un... Petrovs un Jansons. Redz, te man bišķiņi interesē, kur ir Denis. Edvīns, es atvainoju. Sorry. Kur ir Edvīns? Viņš ir atpūšoties pēdējā laikā. Tā kā, es nezinu, varbūt viņš arī šogad nolēms tomēr pateikt, nē. Nē, es pieņemu, kad es tikai ieraudzīšu kandidātu sarakstu, es pie savas iedomājos, tā kā mums nav vairs cits spēlētāji, bet es atceros, ka šis ir uz zelta līga laikam. Iespējams, tiks kaut kas iespēlēts un tā, un varbūt Eiropas čempionāta kvalifikācija būs cits sastāvs. Bet tajā pašā laikā atceramies, ka Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmā spēle, labi, pret Kosovu, ir principā uzreiz pēc zelta līgas. Tā kā tur nebūs atsevišķi gatavošanās posms. Un nevaldos Hermans Egelskalns arī nav. Nav. Bet labi, tur varbūt, es domāju, mums jāsaprot, ka Hermans ir ļoti milzīgi darbu paveicis Latvijas volejbola izlasē. Un ka varbūt ir jānodot stafeti jaunajiem. Es nezinu, kādas tās runas ir bijušas ar viņu treneri, vai viņš pats grib atpūsties un likt mieru šobrīd izlasē vai kaut ko tādu, jo sezonu arī iesāk vienā klubā, pabeidz citā. Bet ļoti labu sezonu aizvadīja, manuprāt. Man liekas, ka viņš bišķiņi sev tā kā atdzīvināja šajā sezonā. Pēc Egelskalnu? Jā. Man patīk tas stūris sākums, bet pēc tam, kad viņš aizgāja uz Grieķiju, bet Grieķijā viņš dominēja. Protams, nav varbūt tas pats augstākais līmenis, bet... Man patīk tas Francijas posms. Man liekas, tāds tā kā vecais. Tūri vispār beigās nekļuva par čempioniem. No sastā sīta kaut kā. Finālā viņi bija točni. Var es varētu apsīties? Jo Tūra bija, man liekas, 6. sīts regulārajā, un viņi iekļuva finālā. Bet vai viņi vinēja finālu, es tiešām vairs neatceros. Tūlīt apstīsimies. Jā, tev taisnība. Tūra kļuva par čempioniem. Kā 4. 4. Jā, bet tāpat. 6. bija finālā pretī. Jā. Poitieris vai ne? Vai kas bija finālā? Poitieris. Jā, es esmu par Poitieris. Tur spēlējuši Engapēc sezonas sākumā. Jā, Engapēc tur spēlēja. Engapēc, kurš ir, man liekas, ka vienas sezonas laikā uzspēlēs vairāk klubos kā cits savu karjeru. Bet pēc tam mēs vēl nonāksim. Tas nāk 3, jā. Jā, man liekas, ka 3, jā. Poitieris, Fenerbahčs un Āzijas. Mēs nonāksim līdz Āzijai, jā. Bet, par Iršils pabeidzot. Gribējās man personīgi otrā tēma pozīcijā redzēt vēl dažus vārdus. Ko tu gribējās? Es biju Jāni teikt, man redzēt. Jā, varētu, tā tīri. Labi, es saprotu, viņam tur bija sezonas beigām, tur muļķīga trauma, kā viņš pats teica, bet es domāju, ka viņš būtu arī pelnījis iespējas sev parādīt. Bet daudz būtu pelnījuši iespējas sev parādīt. Bet, ar laiku. Markusam Cielam arī tādu bišķiņu. Markus Cielos arī, viņam ir iespējams arī iespēja revaivot sev kaut kādā veidā, jo atcerēsimies, viņš bija izlasē. Tā viņš pišķiņ tā kā pazud, viņš tur pat vecumniekos bija vienu brīdi, kur... Bet es neatceros, viņš bija tā kā pateicis, ka viņš beidz arī spēlēt, kaut kas tāds arī runas gāja. Neoficiāli, labi, viņš nebija arī varbūt tāda līmeņa, lai viņam tur būtu oficiāli paziņojumi vai kaut kas. Jā, bet kaut kur tā, bija kaut kāds baumas, bet tas bija šīs sezonas sākumā, ka viņš parādījās vai pagājušā sezonas? Vecumniekos? Jā. Pagājušajā gadu. Tad es nevaru pagājušo gadu, bet šogad Somijā spēlēju. Jā. Man tiešām nav jausmas par statistiku, kāda bija un tā tālāk, bet prieks, ka viņam dot iespēju, jo parametri, man liekas, viņam ir labi, lai spēlētu volejbolu izlasē. Tā kā es tiešām ļoti gaidu zelta līgu. Es gribu redzēt, kā iztīsies. Jo ir tiešām jauns sastāvs, principā pie otriem tempiem varētu teikt, Kristofs Šmits jau tāds pieredzējušies, ja salīdzināt ar pārējiem. Bet pēc gadiem viņš nav vecs. Jā. Un libero vēl, man liekas, interesanti, ka Saušs ir kā libero.
Lai gan ierasti redzēts kā pusīt. Tā kā arī tur vai Melnis negribēja, vai netika paņemts. Tur gan jau, kad vasaras laikā varbūt atklāsies, kas un kā tika tieši sastāvā izvēlēts, ka sāksies spēles, varbūt treneris kaut ko vairāk paskaidros par sastāvu. Un būs mums arī vasaras laikā viens interesants viesis no Volejbola federācijas. Varbūt viņam varēs uzdot jautājumus par sastāvu izvēli, bet es domāju, ka viņš nejaucās treneru lēmumos. Tā kā būs viens treneris Sīļos, mums jāaicina uz podcastu, lai noskaidrotu kandidātu izvēli. Pirmā angliskā epizode, bet runājot par sieviešu izlasi, tu esi sieviešu volejbolā iekšā, tev ir, tu zini, varbūt tik kādu pārsteigumu vai nezinu. Vairs vēl neesmu baigi iekšā, bet īstenībā es pats varbūt uzmetīšu acis, pastīšos, kas tur. Ja tā uzmet acis, man liekas tāds interesants trends, kā 4 libero nosaukt. Kas zinām, komandā maksimums 2 tev vajag. Tā kā 4 libero iespējams tur pārbaudīt, vai vienkārši, arī tāpat Kristīna Kramēna kā libero. Jā, bet viņa diezgan labi spēlē kā libero. Bet viņi varētu mierīgi pusīt. Viņi varētu kā pusīt arī, jā. Viņi var gan, jā. Noteikti ir kaut kādas lietas, ko es... es teiktu, ka sastāvs patiesībā nav man, kur baigi piekasīties tām izvēlēm, ko ir Daniels Veicis. Varētu vienīgi, es domāju, kur ir Irbelazda. Jā, jo es tieši redzēju MyFitness, bija alfā un kaut kad vēl redzēju, ka teikāņas tagad tā kā... Man interesē, kur ir viņi, jo tomēr... Viņa bija A1 komandā šogad. Jā. Labi, es nezinu par playtime. Es domāju, ka viņi nespēlēja. Bet nokļūt tur. Nokļūt tur jau ir wow. Un man par to pārsteigums, jā. Man viņa vispār tā kā bišķiņa off the grid. Tas vien kā Latvijas varētu tādā ēnā. Tā kā, viņa Amerikā, man liekas, 3 reizes koledžu nomainīja kaut kas tāds. Bet tagad iepazīstoties cilvēkiem, kas studē Amerikā, es saprotu, ka tas nav nekas traks nomainīt 3 reizes koledžu. Man patīk, ka ir kaut kādas jaunās spēlētājiem dots iespējas. Charlotte Šlīterē, kurai, man liekas, milzīgs potenciāls ir arī vismaz kā viņi spēlē. Bet tajā pašā laikā nav Aneta Čelnova, nav vēl daži, kurus varētu tur būt. Labi saprotu, Anetā laikam bija kaut kādas problēmas ar muguru vai plecus, precīzi neatceros. Bet abas māsas Rukas ir, protams, sastāvā, kurām briest transferi, cik es sapratu, arī kaut kur. Arī būs kaut kāda liela jauna vasarā. Nākamgad nepaliks Latvijā, bet es neko sīkāk nezinu šobrīd. Principā tagad skatoties uz aci nekrīt, kas tur baigi iztrūkt. Es saku, gribētos tikai Irbelazdu redzēt. Ja tomēr viņi Latvijas volejbolā ir pazudus, kopš viņi spēlē Rīgas volejbola skolā. Tā kā būtu interesanti redzēt, ko viņa tagad var izdarīt, bet ja par tevi interesēs A1 klubs, tad gan jau kaut ko var izdarīt. Bet, pareizi minēt, 4 libero, zin kā tā sudraba un zelta līga, viņas parocīgs to, ka tu vari visus šos vairāk kā 14 spēlētājs ir izmantot tajā visā turnīrā. Ka tev nav jāpiesaka 14 jāspēlē. Man liekas, izmaz, ka tā nav. Tu vari mainīt to sastāvu bišķiņ. Bet... būs interesanti. Varbūt, ko tu vēl Džekiem gribētu redzēt? Jā, vai, tu teici Teikmans? Džekiem labi, es pastīšos pats bišķiņu vēl tu sastāvu. Bet, vienkārši, tu teici par to Vēnsburgu, kā nav pārsteigums, bet tā pašā kā U22 ir tā kā Ralfs viņam priekšā, tad kāpēc tā kā viņš netiek saukts vai, arī tāds? Nē, labs jautājums, tieši par Ralfu uzreiz iedomājos. Varbūt augums. Markusam ir tas viss, viņš ir bišķiņ jaunāks, tie parametri kā labāki. Parametri, bloks, viss, Jā. Ir, teiksim, materiāls, ko strādāt. Un tālāk par libero. Man nedaudz nepatīk, kad es gan nezinu inside, man nedaudz nepatīk, kur Miks Ramans ir pazudis. Viņš man liekas, bet tikko nebija kaut kāda jaunam, ka viņš noslēdz līgumu Vācijā. Es vēl nevarēju saprast, kas tā nebija pat otrā līga, tas bija kaut kāds... Bet tā bija Vācija kaut kāda. Tā bija Vācija. Vāciski runājušā zeme.
Nu, man tā bija Vācija, Bet es tādu klubu nebiju dzirdējis. tas bija kaut kāds EVL. Nebija tā, nebija pat pirmā, ne otrā līga. Kaut kas, varbūt tā bija trešā līga, bet... Nu, tad labi. Tad nav komentu, bet... Jo nezinu, tā kā viņš bija izlasē tajās... Labi, tas bija pret Fēru salām. Bet labi, tāpat ir izlase. Tur viņš izties labi, bet tās bija Fēru salas. Atcerēsimies, jā. Varbūt viņš kaut kā bišķi neiedarījās tur visā tajā, ka viņš runā angliski un tā, nu... Es nezinu, kā mums tur tie džeki pieņēma. Nu, varbūt kaut kur, es nezinu. Nu, es saprotu, ka grūti būtu tad, ja būtu latviešu treneris. Nu, galvenais. Jā. Treniņu procesā, man liekas, ļoti grūti būtu tieši daļa valodas barjeras, bet tagad, kad ir Rainers un vispārējie treneri saprot angļu valodu, nu... Jā. Nu, labi, nu... Tur gan jau ir kaut kādas lietas. Labi, īstenībā varam džekiem bišķiņu panalizēt vairāk, es domāju. Es man ienāc prātā, kad es skatījos sastāvu, redzot Saušu, Libero un Pinku pie otriem tiem, bet tad ir jāsaka labais teiciens. Tagad jau toši pa Saušu labāks. Tieši vietā iedarās. Nu, to mēs varam atstāt pagātnē. Bet, nu labi, pie pirmajiem tempiem, laikam, nav baigi, kur pieksīties. Gustavs Freimans. Nu, nav vienīgi Jākpilieši, nav, ne. Zigurds nav. Nē, šis tā. Nu labi, īstenībā tagad varam ilgāk šito visu pacelāt. Ko varētu vēl pielikt klāt? Nav Zigurds Adamovičs, bet man liekas, ka viņam arī nebija trauma sezonas laikā, beigās kaut kas tāds. Nu bija, nu viņš arī strādā tā kā... Nu, tā izlase ir tā lieta, kad tas apgrūtinājums ir, ja tu paralēli strādā, ir ļoti apgrūtinoši. Īpaši, ja tu strādā vēl ārpus Rīgas, ir ļoti apgrūtinoši. Un tā ir liels respekts arī tiem, kas pasaka godīgi nē, ka nav tā, ka viņi, nu jā, var būt un tā tālāk. Un ja tu pasaki godīgi nē, ka šobrīd tu teiksim, tev ir dzīvē varbūt svarīgākas lietas, tad viss ir skaidrs un saprotams. Iedomājos par vienu vārdu uzvaru, bet atcerējos, ka viņš laikam beidzis volejbolas gaitas. Lodislavs Blumbergs. Viņš ir beidzis volejbolu? Cik es sapratu no saviem inside avotiem, viņš ir beidzis volejbolas karjeru. Tas arī bija teikt nākamais, ka viņš arī... Jā, bet es tikko atcerējos, ko man pirms kādu mēnešu teica viens cilvēks, un es sapratu, ka viņš ir beidzis laikam karjeru. Jākabs Denis, ok. Nu jā, jā. Īstenībā prieks par Jākabu, jo reti kur mūsējie spēlē vairāk kā vienu sezonu vienā klubā. Viņam jau 2 sezonas. Jā. Es domāju, ka viņam izstāsta, ka viņam tur arī patīk. Jā, labs kontents. Viss. Jo īstenībā tā līga jau nav labi, pat Austrijas līga grūti spriest, bet vēl tā Mevze, kas viņiem ir ar slovēņu klubiem. Un, nu, tur, teiksim, spēļu ļoti daudz ir. Un, ja viss apmierina, tad super. Oļegs Klopovs. Es teiktu, pietiekami labu sezonu aizdīju. Nu jā, bet es domāju, viņš varētu būt kā tāds ceturtais temps. Nu jā, Gustavs, nu nē, labi. Nu, un Toms Švāns vēl. Toms ar Jākabu, es domāju. Nē, Toms ar Gustavu gan jau būs pamatā. Jā. Nu, ir viens vārds, ko es arī domāju, ka es redzēšu, bet zinot, ka viņš šobrīd vairāk ir smiltījis, tad skaidrs, kāpēc viņu neredz. Es domāju, ka šeit varētu būt Toms Liepa. Jā, galvenokārt tā iemesla dēļ, ka viņš spēlē Pērnavā ikdienā pie Rainera. Jā. Tāpēc es domāju, ka mēs viņu šeit redzēsim. Es nezinu, vai Rainers viņu nav paņēmis, vai arī Toms pateica, ka viņš vēlās fokusēties vairāk uz beidžu vasarā. Jo līdz beidžam mēs vēl nonāksim. Jā. Bet, es tieši par to domāju. Es reāli biju pārliecināts sezonas laikā, jau, ka Toms Liepa būs kandidātos. Jā. Bet jā, viņš par pusīti spēlē vai par diagonālu? Man liekas, kā pusīti, kā pamatpozīcija, bet viņš arī kā diagonāli mierīgi. Nu jā, jo... Nē, bet tāpat viņam būtu grūti. Jo tie džeki ir jaudīgi. Pats vēl viens vārds bija, ko es domāju, ka varētu... Širikos. Patiesībā īstenībā, jā, es par šito džeku vispār biju aizmirsis. Jā, tā kā, kāpēc viņš nav? Tas gan ir pārsteigums. Jo viņš arī, it kā jau varētu teikt. Jo Rainers viņu zina. Jo pats reiz kad šajā sezonā, bet pagājušajā viņš spēlēja Tartu komandu. Līdz ar to Igauņu komandā zina, kas notiek.
īstenībā, jā, par šito Džeks bija vispār aizmirst. Es gan neesmu beigas sakojis, kas tur Beļģijā viņam notika, bet vienkārši, ātri spriežot, zinot, cik laba ir Beļģija latviešiem, tad gan jau, ka nekas, nemžēl, superlabs nav bijis. Viņš baigi daudz nespēlē, man liekas. Jā, tas pats, kas bija Renāram, Jānim Medenim un kas tur vēl no mūsiem ir bijuši. Labi, īstenībā, otrie tempi. Latvijas tāda bēdu ielējas pozīcija visos laikos, cik es sapratu. Jāuzņem un jāiesit. Jā. Armands Rokjans. Jā, ok. Bija jau pagājuši gadu. Nē, es domāju, ka ir aktuāli par sezonu. Tālāk. Es teiktu, ka viņam ir jābūt šeit, bet tāpat sezona nebija droši vien tas, ko mēs gaidījām no Armanda. Īpaši jau beigas ir kaut kas galīgi. Edvards Dieģels. Es teiktu, šogad spēlēja labāk nekā pagājušajā. Bet viņš nav arī bijis mākslinieks iepriekš nekad izsaukt. Grūti pateikt ar tiem izsaukumiem. Spēlēs es šaubos, bet gan varbūt izsaukts ir bijis. Varbūt. Labi, anyway. Jānis Medens. Neko pielikt, neko atņemt, bet klubā spēlē citā pozīcijā. Bet var spēlēt mierīgā pusī. Vai tu viņš bija kad jau? Es neatceros tagad. Mākslinieks viņš arī mainījās. Bet viņš var spēlēt gan. Jā. Es teiktu tiešām, Janka, neatceros, vai tu biji pusītā diagonālā vai Černomorē, bet jā. Tā, Kristofs Šmits, pamat Latvijas pusīt, vispār neko pielikt, neko atņemt. Markus Cielavs. Nav redzēts kādu laiku, bet ļoti gribās viņu redzēt. Un Patriks Pinka, arī stabila vērtība. Varbūt ne pamata spēlētājs, bet no beņķa. Davai, saliekam 6. Nav šitais te? Toms Vanaks? Jā, Toms Vanaks. Bet viņš bija treniņos. Kāpēc viņš nav sarakstā? Bet tā ir tā interesantā lieta, kad treniņos ir vēl vairāk cilvēku. Es saku, manuprāt, tā kandidāta ir tikai relīze, ko vajag oficiāli. Jā. Jo ir tiešām ļoti daudz gadījumu, kad tiek izziņots viena kandidāta, un tad pēkšņi plus 10 spēlētāji treniņos. Nē. Gan tas vienkārši stilīgi, arī lai skatītājs. Nē, tas viss vajadzīgs, protams, bet vienkārši es nebrīnšos arī Toms Vanaks spēlēs tajā Superlīgā, Zeltlīgā. Jo viņš tieši šogad mācās, viņš ārdījās, normāli tā kā. Viņš jau ir izlasē ārdījās pagājuši gan. Es domāju, nebūtu viņš, mēs nebūtu. Viņš tur Slovāks normāli apstrādāja. Labi, Kosovu tur. Tur jebkurš. Nav komentu. Tā ir ļoti jūtams tas īstenībā, ka Atvars Ozoliņš ir beidzis volejbola karjeru. Es tieši domāju, kā tas sanāca, kas te bija uz tie Eiropas čempioni, tur tie vilcēji. Zalbās Ozoliņš Šmits spēlē, taču pareizi, Atvars ar Saušu. Jā, Saušu, un tur Šmits vēl beigās pieslēdzies. Tā kā jā. Varam. Saušs arī zināms, kā tāds vairāk uzņemšana, aizsardzība. Viņam nebija tas uzbrukums. Saliekam sešinieks, varbūt, kas sāks spēles. Gan. Davai es sākšu tādu no džekiem. Petrovs ar Renāru. Paulu Jansonu. Jā, piekritīšu tā. Pusītis man būs tad Medens ar Šmitu. Jā. Un tempi būs Gustavs ar Tomu. Jā. Es domāju, te vairāk interesanti, kurš būs tas tā kā cementmen, kurš nāks tā kā uzreiz, ja ir kaut kādas problēmas. Tā kā vai tas būs tur Dārdzāns diagonālē vai kāda no pusītēm, tas pats Pinka vai... Jo Medens tādā ziņā ir arī labs, kad viņš ir... viņu arī var jebkurā brīdī pa diagonāli iemest, ja vajadzēs. Viņš būs tāda vajadzība. Es domāju, sievietēm arī varam salikt tad. Tur tu lietas, es vajag. Labi, Elvits cēlājs, to es zinu, bet... Labi, Elvits cēlāji. Diagonāli, to arī zinu. Struki? Marta Levinskajā. Tā, pirmie tempi Karmena un Karmena un vai no Anna Rīta vai Lāsma Ozola. Jā, es domāju, Lāsma. Bet Karmena stabila. Un otrie tempi, es teiktu, šeit ir interesanti. Šeit 3, manuprāt, ļoti labs spēlētājs un viena jaunā. Labi, 2 ir jaunas, bet viena jau ir pieredze izlasē. Es teikšu, ka es likšu Paulu un Katrīnu. Es teiktu, ka Anī.
Tas nevar, man grūti izvēlēties. Nu, te varētu jābūt, ka iespējams tur viens spēlētāk tā, tad iespējams tur rotēs. Es ceru, ka tur rotēs. Tev ir tāds, ja mazāks tikai 4. Nu. Nē, te ir vieglāk nekā džekiem jāizvēlēties. Tā kā labi par izlasēm. Libero arī maz tur boža. Viņi tur maina, tur būs viena uzņemšanas libero un viens aizsardzības libero. Jā, 100% tā būs. Aizsardzības par libero es grūti tur, es beig nespriedīšu tur. 4 libero godīgi ļoti grūti saprast, kas notiks, kas nenotiks. No, mums tā garāk ievilkās par sastāvu, bet es domāju, ļoti interesanti paspekulēt, kas varētu būt, kas ir, kas iespējams būs pēc zelta līgas un pēc sudraba līgas meitenēm. Varam varbūt ātri iziet līgām cauri. Pavisam ātri. Kas par spēlēm? Kas būs pretī mums, jā. Jā, uzreiz varam pieminēt tuvākās spēles 30. maijs un 1. jūnijas. Meitenēm atklājās sudraba līga. Un džekiem tur bija... Tā džekiem iziesim cauri nopietnāk, jo mēs tomēr vairāk džeku volejbolu fokusējamies šajā podkastā. Tātad 12 komandas atkal. Ir relegations, jā. Slovākija, Somija, Grieķija, Rumānija, Spānija, Horvātija, Portugāla, Čehija, Latvija, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Izraela. Stīpras komandas. Tā ir zelta līga. 4 tiks uz... Neatceros, vai ir Final Four jau tagad mazliet atcēla, daļa tā, lai nebūtu viena atkal iekšā uzreiz. Tagad ir vienkārši viens spēle mājas pusfinālā. Viņi tie formātiem tur mās paši. FIVB un Cevs ar formātiem ir eksperti, to mēs zinām. Tātad Latvijai 7. jūnijas pret Melnkalni. Labs sākums. Jā. Labi iespēja iegūt pārliecību. 8. pret Rumāniju. Rumāņi bija 4. finālā, man liekas, Eiropas čempioni. Ja viņam tas labākais sastāvs, tur var arī noroties pret šiem. Tā 13, 15, ja nemaldos, ir Latvijā. Daugavpilī būs? Jā. Tas bija žēl, ka Daugavpilī. Tas ir ļoti žēl. Godīgi, tas man ir ļoti žēl personīgi, bet es gan jau tāpat būšu Jūrmalā. Jā, un plus, es domāju, līdz ar to, ka ir Jūrmala un izlase paralēli, domāju, būs Olimpiskajā, lai vismaz var paspēt. Tad nosties Jūrmalā pa dienu, brauc vakarā uz izlasi. Tev ir viens vai otrs, tā nav varianti apvienot. Plus ir 13. un 15. kas, man liekas, es nezinu, varbūt to Cevs, vai ja federācija to ietekmēt, lai, piemēram, 14. 15. lai aizbrauc paliec pa nakti un nākamajā dienā redz arī otru spēli. Tur varēja mums bišķi labāk to nostrādāt. 13. par Ziemeļmaķedoniju. Tāda neprognozējumā izlase atkal. Tur arī maz kāds ar sastāvs atbrauc un kas ko. 15. par Grieķiju. Sen nav spēlēts, man liekas, pret viņiem. Jā. Par Grieķiju es zinu, ka mēs tiešām spēlējām arēnā Rīgā kaut kādā sen atpakaļ. Es atceros no bērnības. Un 21. 22. Latvijas, Slovākija, Latvijas, Spānija. Slovāki, mūsu EČ kvalifikācijas pretinieki. Un Spāņi varētu būt arī teiks papīri stiprākā komanda, par ko mēs spēlēsim. Bet patiesībā ir nedaudz izmainīts kalendārs, man liekas, jo pagaidām man ir jāpastāsta, vai tas bija sievietēm, vai tas bija džekiem. Jo džekiem abas spēles kvalifikācija ir augustā. Man sākumā likās, ka viena ir jūnijā. Tad iespējams, ka tiešām šis ir tāds sudraba līgas sastāvs, zelta līgas sastāvs, tas, kas ir publicēts. Tūlīt pastīsimies, vai tas nebija sievietēm gadījumā, ko es skatījos. Jo es zināju, ka ir augustā, bet man flashcores pateica citu informāciju, un kā, viņi mēdz pievilt, kā mēs zinām. Bet es viņus neapskaužu, tur grūti atrast, kur Nē, protams, volejbols arī nav tas viņu fokus sportu veids, tāpēc... Lai gan es iPadā nolādēju flashcore, un volejbols bija pie favorite sports. Viņš ir, protams, globāli un tā. Nē, arī sievietēm ir nomainīts, bet bija jūnijā kaut kas ielikt sievietēm, būs 2. augustā pret Melnkalnu Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle, par to mēs parunāsim kaut kad vēlāk. Labi, izņemt sievietēm ar cauri neapdalīsim. Tur 9 komandas, bet tur gan sudraba līga, un tur būs fināls tikai. Tur ir tas maz laiks stulbi. Bet... protams. Tīpaši tādā sudraba līgā, sudraba līgā lielākoties spēlēja dēļ experience. Bet, ja tu maksā, katra komanda maksā to dalību, es domāju, gribētu tā, ka vismaz mēs varam pacīnīties. Nē, protams, tas būtu ideāli. Tā, labi. Šveice, Luksemburga, Gruzija, Austrija, Izraela, Fērsals, Islanda, Latvija, Ziemeļmaķedonija.
Bet tur nav kaut kāds baigi vājāks sastāvs, man iepriekš bija pagājuši. Vai kad mēs spēlējām tur līgā, tur bija tā, ka man bija šaurīgāks tas sastāvs. Pagājuši gadu mēs spēlējām, man liekas. Ja tur mums bija kaut kāda Austrija, par ko man liekas nebija vispār varianti. Tur bija Somija bija kaut kāda. Tagad es pateiktu, mēs varētu pat pa to finālu pacīnīties. Labi, izējām cauri. Latvija Fērsals 30. maijs. Uzvar. Ja mēs neuzvaram to spēles, nezinu, tad kaut kas nav kārtībā. 1. jūnijas Latvija Izraēla. Tas necik izvēles stipri. Man grūti, ja godīgi, es vispār Izraēlas sieviešu volejbolā neko neorientējos. 7. Latvija Luksemburga. Es teiktu, ka uzvar. Atbrauks, tad redzēs. Zinot, kā Luksemburgā attīstās sieviešu basketbols, es nebrīnos, ja arī sieviešu volejbols attīstās labi. 8. Latvija Gruzija, W, pagājušajā jau uzvarējām. Tad beigās būs tāds smagais pārbaudījums nosacīt uz šī turnīra fona Latvija, Austrija un Latvija Šveici. Jā, tas tāds Austrija stipri. Spēlēm par Šveici arī. Šveici arī ir diezgan. Viņi Eiropas čempionātā spēlē. Iespējams, tad tajā brīdī varētu būt tā, ja mēs tur tās, ko vajadzētu vinēt. Tad tajā brīdī tā, ka mēs jau tur esam ap to finālu, un tad beigās ir jau tā kā, varētu teikt, tāds 4. fināls un vai pat... Realistiski mums tam pēdējām 2 spēlēm ir jābūt ar 3-1 vai 4-0. Tad viss ir vēl labi. Jā. Un tad arī ir tā, ka plēm 4. fināls pusfināls un tad ir tiek... Protams, neoficiāli, bet tā galvās, jā. Un tad 2. augusts izbraukumā par Melnkalnu Eiropas čempionāta kvalifikāciju, kur Bosnija ir atteikusies spēlēt arī šogad. Tas nozīmē, ka... Principā esam kvalificējušies, vai ne? Es teiktu, ka vēl, zin kā... Vajadzētu mums 1 punktu. Ja būtu Jelgavā 3-0 vai 3-1 bijis pagājušā vasarā, tad es teiktu, ka 100%. Bet tagad, kad ir 3-2, tad te būs uz naža asmeņas. Un jāatceramies, tad mēs no 2-0 palaidām. 2-0 kaut kādām 3 mačbumbām. Jā, tā kā varēja jau visu. Ja netiks, varēs vainot tikai pašu sev. Un, meitenes, ir kādreiz tikuši šo masu? Ir, jā. Bet arī vēl sanāk nekā... 99. gads kaut kāds. Tad arī būs ļoti vēsturisks. Pārrastīs vēsturi. Jā. Bet, par izlasēm, jā, gari, bet vajadzēja izrunāt šo. Bet tas, es domāju, tagad vasaras lielākais viens no tematiem. Kā nekādiem žēl. Vakar noslēdzās viens piedzīvojums. Tagad vajag jaunu izlasi, par ko fanot cilvēkiem. Jā, ar lielām sāpēm. Jā, bet... Par to jūs varat devītniekā vai Faceoffā vai kādā citā podkāstā paklausīties detalizētāk. Mēs tomēr spiedīsim uz volejbolu. Vēl, ja pārējiem pie iepriekšējās epizodes baumām, ko mēs runājām. Par Āziju? Tās ir radies saistība. Ne visas, protams. Bet... Un tur bija, ne tikai, labi, varbūt ne tie poļi, bet tur bija Keitā, tur bija tas pats Enkapēts, tur bija, man liekas, ka tur bija vēl virkne ar ļoti labiem spēlētājiem Eiropā. Tā kā tas, es neteiktu, ka man baigi patīk. Man bija tā liecina par kaut kādu neprofesionalitāti. Nē, zin kā, man žēl tos klubus, kas varbūt visu sezonu kapā tajā Āzijā. Un tad atbrauc šitie te un vienkārši. Viņi tā kā kapā savos nacionālos čempionātos, tur ar maziem budžetiem kvalificējās, tur cenšās, un tad katarieši paņem tur šito te Nīderlandēt, kā viņam bija. Nimir, jā. Un vēl kaut ko, un vienkārši pārbrauc pāris. Normāls jā vinētā, ka bija Nimirs, Keitā. Galvenais, ka arī viņiem cēlājs. Es skatījos to All-Star 6. Viens Nikoličs vai Katars pilsonis. Serbu cēlājs ar Katars pasu. Nofirties kaut kāds. Viņš domāja visu sezonu tur spēlē. Viņš nav tik dzirdējis, lai viņi tagad ņemtu vēl ar Katars pasu šo turnīru tikai. Viņš gan jau tur visu sezonu spēlē. Jā, gan jau. Bet, bankas konta palika pilnāk. Viņa jau diezgan. Labi, Enkapēts tajā komandā ir spēlējis jau agrāk. Viņš jau ir tāds regulārs klīns. Labi, viņš tāds žēs, kam patīk. Viņš varētu braukt arī uz Antarktīdas čempionātu. Viņš ir tāds rebels bišķiņā, viņš tur tā ir, kas viņam ienāk prātā. Bet viņam patīk nauda, ļoti izskatās, jā. Viņam arī vajag, viņš tomēr repers un tā. Viņam tas dzīves stils ir tāds, ka viņam vajag to naudu, jā. Bet viņš ir viens no tādiem, mēs teiktu, stilīgākiem tādiem volejbolistiem. Un 2-kārtīgs olimpiskais čempions. Vēl pie tam, jā. Tā kā atbild arī uz laukumu par savu ārpus laukuma aktivitātēm. Tā kā tā, pāriem pie Nācijas līgas. Jā, pāriem, un tad pa bīčiem pēc tam varam. Jā. Ja tie, kas atcerās, tad pagājušajā mums arī bija tāds drafts. Man liekas, ka mēs neuztaisījām beigās tādu apkopojumu, bet tad tagad es to izdarīju.
Un pagājušajā bija tā, ka mēs taisījām gan vīriešiem, gan sievietēm, un šogad laikam gan tikai vīriešiem, lai tā kā mēs varam tur regulāri updates taisīt un tā. Bet pagājušajā bija tā, ka sievietēm vinēja Toms. Mēs tur skaitījām, manuprāt, vieta. Tātad pirmā vieta bija 1 punkts, un tad aiziet pēdējā vieta 16, jo mazāk punkti, jo labāk. Toms pat 2 punktiem vinēja, 67, 69. Un tad džekiem mēs skaitījām uzvaras katrai komandai, ko mēs draftējām. Tur vinēja es 40 un 53. Tā kā tur mums bija 1-1, un tad varētu teikt, šogad tāds fināls, kur mēs draftēsim vīriešiem komandas, un tad noskaidrosim, kurš tad labāk pārzina izlašu volejbolu. Nu, davai. Uz vienu uzdari. Jā. 1, 2, 3. Ok, tas tāds. Tad tā, tu ņem 1, tad es ņem 2. Nu jā, daram tā, jā. Pagājušajā nāk, tu ņem 2, tad es ņem 1. Nē, tu ņem 1, es ņem 2, tad tu atkal 2. Un tā aiziet, jā. Bet tā vēl līdz pārskaitlim. 3, 5, 7, 9, 11. Nu, sanāk, beigās man tu paņems 2, un man vienkārši paliks pāri. Nu tev paliks pēdējā vienkārši. With the first pick 2025. Gada Nācija līgas draftā es izvēlos Poliju. Ok, pierakstīšu. Nu, labi, tad man uzreiz nāk 2 komandas. Mēs ņem Franciju. Man pagājušā gada čempioni. Bet man vienmēr šī izlase ļoti patīk. Man liekas, es viņu kā pirmos. Nu, šogad varam pieminēt, ka ļoti interesanti ir tas, ka ir pēc Olimpiādas gads. Daudz spēlētāji atpūšās, tāpēc iespējams pāris lielās komandas būs zemāk nekā. Neprognozējums čempionāts. Jā, bet labi, pirmās es arī ņemšu Franciju, un tad otrā man nāks Slovenija. Okay. Kas vinēja regulāru čempionātu. Tā es ar savu otro piku, jau 4. overalls ņemšu izlasi, kas, manuprāt, šogad varētu uzvarēt ASV. Ok. Es tieši ASV man ir ļoti zem. Man bija tikai 11. tādā reitingā, jo viņiem ļoti daudz jaunie universitātes spēlētāji vispār, kas gan nav bijuši izlasē. Es domāju, ka tieši tur būs tā. Bet tas varētu būt tāda iedot tāda enerģija arī. Nu, un kā ļoti grūti patiesībā, ļoti grūti draftēt ir, bet es sākšu pārbaudīt no vērtībām, es ņemšu esošos pasaules čempionus, Itāļus. Okay. Nu, tad man nāks Āzijas jaudīgākā komanda Japāna. Jā, agrāk vēl bija starp Irānu un Japānu, tad pēdējos gados tas not even a debate. Nu, iespējams, es šo nožēlošu vēlāk, bet es ņemšu Brazīliju arī tā teikt tīrus pārbaudīt. Nu, Brazīļi tur vispār nevar saprast, kas notiek ar viņiem. Jā. Tā labi, ņemšu komandu, kas man nepatīk pēc viņu izdarībām. Es zinu, kas tā ir. Faniem. Bet Nācija līgā viņi kaut kā māk spēlēt. Es ņemšu Serbiju. Un šis ir grūti. Daudz svagais. Ko Kanāda dara Nācija līgā? Kanāda pagājušajā bija play-offā. Jā? 5. vietā bija. Nopietni? Jā, es jau esmu piemirsis. Kanāda pagājušajā labi nospēlēja. Nu, tad es ņemšu arī valsts, kuras volejbola politika man nepatīk. Bulgārija. 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 Labi, ne jau viņu volejbola politika man nepatīk. Man nepatīk vienkārši viņu karstā talanta izvēle klubā, ko mēs jau apspriedām. Viņš žēl, ka viņš tur aizgāja tā kā varētu. Ka Itālija, Polija, tad mēs nākamajā tur, es domāju, būtu interesanti, vēl interesantāk sakot līdzi. Baltijas līga varbūt arī būtu. Tas varbūt uz karjeras noslēgumu. Bet tad man nāk Argentīna un ko jau tu teici, ko tu noliki? Kanāda. Ok. Labi, es ņemšu Kubu. Okay. Un es ņemšu Vāciju. Okay. Vācija man bija vispār otrā lapā. Mums pēdējā vietā. Nevar būt, ka Vācija bija zem Ķīnas. Man Vācija bija vispār pēdējā vietā. Nē, bet Vācija nebija mums pierakstīta. Bet labi, man nāks, kas man ir tikai 10. reitingā, bet es domāju, viņi varētu būt ļoti augstu arī tīrus tādu, ka viņi tur beidzot ir nonākuši. Viņi varētu tur cīnīties, nevis tā kā pārējās komandas kaut ko pārbaudīt, tad tā ir Ukraina un Nīderlanda.
Jā, Nīderlanda arī tāds melnis zirdziņš vienmēr nācija līgā. Tā, nu labi, es ņemšu tad Turciju. Okay. Kas par vēl palicis pieejams? Tā. Ķīna, Irāna un viena komandas neesmu pierakstījis. Mēmēls, ka Vācija. Vācijas paņēma. Jā, Vācija tā. Tas ir tā, ka Ķīna, Irāna. Nu, tu paņēmi vienu, tas nāk, tev ir vēl viens izvēle, un tad man paliek. Turcija paņēma tagad, jā? Jā, tu paņēmi Turciju, un tu paliek Ķīna, Irāna. Nu, Irāna. Irāna. Ķīna, lai ņemtu, es nezinu. Nē, gan jau ir kāds spēle uzvarēs, bet... Nu, labi, tad iziet cauri. Sāksim ar tevi, Tom. Tev ir Polija, Itālija, Bulgārija, ASV, Vācija, Serbija, Kuba, Irāna un Turcija. Un tad man nāk Franči, Sloveņi, Japāna, Brazīlija, Argentīna, Kanāda, Ukraina, Nīderlanda un Ķīna. Jā. Tā kā tā. Būs interesanti. 18 komandas, ļoti daudz spēļu atkal. Tas arī bija mans. Tajā Nācija līgā katru gadu tā, ka tieši Nācija līgā vajadzētu to, man liekas, kas ir Zelta līgā to formātu. Bet atceramies, ka septembrī būs lielākais notikums šogad volejbolā. Pasaules čempionāts. Nu, tas arī viens, kad pirms pasaules čempionāta kaut kāda arī negrib varbūt tur spēlēt Nācija līgā, spēlēs pasaules čempionātā. Tur tām sastāviem, es domāju, tur būs ļoti interesanti. Jo arī poļiem tur bija kaut kāds Kažmāriks nebija izsaukts un kaut kas vēl. Nu, tur... Bet tas ir standarts Nācija līgai, tīpaši sākumā, pirmajās kārtās. Tur. Jā, pirmajās nedēļās. Tā kā, nu, jā, būs interesanti. Bet ja pieejam vēl pie beachiņa beigās, nu, bija jau Gustavs ar Tomu tikuši. Ne, tas bija pēc epizodes. Pēdējais, kad mēs ierakstījām. Jā, pēc. Jā, tā kā, nu. Mēs pēprišreiz parunājām par tiem futuriem, kas bija. Jā. Filipīnās un kur tur vēl. Par Valenciju un ko vēl. Bet jā, Ķīnā notika Challengers, kas jāmenā Latviju pārstāvēja pamatā 2 džeku pāri. Arī patīkami. Nu, viens bija gaidīts, viens atsvējā pārstāvjā. Nu, viens jau bija pamatā, otrs kvalificējās. Doms Liepa par Gustavu Auziņu kvalificējās. Nu, te gan ir papildus jautājums. Kur kāds no viņiem diviem tiks izsaukts gan jau uz soli šeit un tiks nopratināts, kāpēc. Tas bija plāns, ka Gustavs spēlēs ar Edgaru Toču kopā. Nu, tu esi ievācis kaut kādu inside info varbūt. Nu, it kā, bet es nezinu, vai Zolī teikt vai kā, bet, nu, Točam, jā, tur kaut kāds tas, nebija tā kaut kāda traumē, kaut kas tur tāds intereses, kā tur tas turnīrs. Sanāk, Točam īsti negribēs braukt kaut kur viņu nevar īsti nopelnīt. Tā kā jaunie ir gatavi tur rauties uz tīri tā pieredzē. Nē, var Edgaru arī saprast. Nē, jo, ja tā skatās, tad tas nāk, viņš spēlē Šmēru, tur, ne katrā challengerī viņam sanāca kvalificēties, un tad vismaz tagad viņa aizbrauc. Ja viņš Šmēcis Samoilo varēja tikai pa gāzi elektrību samaksāt pēdējā gadā, tad pēc tam jau ar Edgaru spēlējot, varbūt vispār bija vēl trakāk. Nu jā, tas sanāk, viņi tur tika, vismaz pamatā, kas arī, var teikt, gaidīt vai negaidīt. It kā tu runāji, Tom, jā, ka pirmie ķīnieši izlasa, tad likās, ok, easy win. Beigās gan tur sanāca ļoti paspīs. 3-7, jā. Un tad beigās otrajā kārtā vinēja Portugāļus, kas sanāca, Nācija līgas otrais pāris. Par viņiem bija ļoti daudz mīmu pagājušajā gadā Jūrmalā Nācija kausā. Ļoti daudz, bet jā, tika pamatā un tika ielozēt vienā grupā ar Ardi un Artūru. Bet vispār tā grupa bija ļoti, ļoti interesanta. Iespējams, interesantākā kāda bijusi. Tur bija olimpiskie bronzas medaļnieki. Jāsaka, gan jau Tokijā. Šerifs ar Ahmedu. Tur bija Gustavs ar Tomu, Artūrs ar Ardi un Esti boys. Vēl interesantā grupā būt pagājušajā gadā Grieķijā, kur bija jāspēlē Ardam ar Artūru pret savu treneru. Es nezinu, ko var nodēvēt par interesantā grupu. Jā, arī labs jautājums. Gustavs, es teiktu, cienpilni zaudēja Šerifam un Ahmedu. Pirmais sets, man liekas, viņiem bija jāņem. Jā, tur bija tu. Otrais gan tur bija. Otrajā jau viņi, man liekas, varbūt bija saloduši nedaudz. Ardis ar Arturu zaudēja Igauniem, arī sīvā spēlē. Un tu beigās latviešu duelī. Es teiktu bez variantiem. Ardis ar Arturu izskoloja.
Un tad nedaudz žēl, jo Ardam ar Artūru tas brekets salikās diezgan labs pēc tam playoffā, bet pirmajā kārtā zaudējums pret Itāņiem. Ar 3 setos ļoti cīvā cīņā, bet tur, teiksim, varēja uztaisīt tādu deep run turnīru. Jā. Bet Gustavs ar Tomu, teiksim tā, zaudēja čempioniem. Tā kā. Bet kopā viņi izstās labi, es teikšu tā. Jā. Vispār, man bija pārsteigums, es domāju, ka nebūs tik labi nekos, tā kā. Toms ļoti labi izstās, manuprāt, arī. Tā zāles sezona tāda pilnvērtīga ir noteikti nākus par labu. Un kas tev tālāk plānā pierakstīts? Nav nekas tāds konkrēts. Tad, bet domāju, mēs varam pieminēt par Jūrmalu. Jūrmalā bija atklājis kaut kas vairāk. Tas ir Samuela Farewell turnīrs. Jā. Es domāju, tiem, kas skatītājiem nezina, tad viņš spēlēs ar Gustavu tieši. Gustavam būs liels gods. Jā, es domāju, Gustavam tur. Bet, Samuels tagad trenēs ar ķēzemes cīnītājiem. Bet tāpat var redzēt viņam tur to. Bet, varam varbūt ātri iziet cauri. Ir izlikts entry lists. Tad turnīrs jau mazāk kā pēc mēneša. Es domāju, iziesim cauri Latvijas pārējiem, un ja būs kaut kas interesants, pieskarsimies citiem. Tad pamaturnīrā no latviešiem ir Mārtiņš Pļāņš, Kristiāns Fokarots, Arnis Relniņš, Mihails Samoilovs. Interesants pāris. Ar medaļu pasaules tūrē, jāsaka. Jā. Sudraba pagājušajā gadā Itālijā. Matīs Šalkovs, Kārlis Jaunžēkers. Ļoti gribu redzēt. Aleksandrs Samoilovs, Gustavs Auziņš. Melnie zirdziņas, teikšu, šajā turnīrā. Jā, un interesantākais pāris. Olivers Bulgačs, Markus Graudiņš. Jā. Jau vienīgie plielam ar medaļu šogad pasaules tūrē no latviešiem. Tad vēl kādu dabūja Ralfs Andrejovs un Edvards Dudens. Lai gan arī viņi varēja maz kvalificēties tāpatās. Tur nebija tā, ka varēja kādam citam ierot. Teorijā viņi būtu iekšā, jā. Tā kā varbūt varēja ierot kādam citam. Bet, jāsaprot gan, ka futuros... Tur kaut kāds limits, jā? Nē, es ne par to. Varbūt, ka nav limits, varbūt, ka ir, es nezinu, bet... Futuros jāsaprot tas, ka tur labi latvieši visticamāk paliks, bet ļoti var mainīties tāpat tas saraksts līdz pēdējiem brīdim tieši ar ārzemniekiem. Un tad kvalenē ir Sandrs Bērziņš, Arnas Puškuns. It kā pirmais sīts kvalenē, es domāju, viņi tiks pamatā, bet tāpat kaut kā tās kvalens ir ļoti bīstams. Es nezinu, man tā liekas. Šis ir labs citāts. Kvalenē gan tikai 2 latviešu pāri. Viņi, un tad kvalifikācijas vēl kādi dabūjis Sanda Brāls kopā ar Mārtiņu Popi. Un vēl bija rezervē. Un mēs ļoti ceram, ka Mārtiņš Birze ar Kristofu Punculu tiks kvalifikācijai klāt. Kā es minēju par tiem futuriem, tad izstāsta, ka viņi tiks visticamāk. Jā. Jo viena komanda stabili atliks. Tur ir 16 vai 24 komandas beigās? 24 ir pamatā, 16 kvalenē. Tur mums beigās var sanākt tā, ka apmēram 10 komandas ir latvieši. Pilnīgi mierīgi, jā. Depo Open posts ar tādu internacionālu piestājumu. Un ļoti gribētu redzēt pāri, kas ir otrajā rezervē. Gribētu viņus ļoti redzēt darbībā. Kārla Labelīte un Bruno Bulgačs. Tas arī tāds interesants šogad, jā. Jo, Kārļa karjera arī met līkločs un vispār nesaprot, kas viņš šobrīd notiek. Tad vēl rezervē, labi, iziesim ātri, Raivis, Blake, Gustavs drusku. Būtu interesanti viņus arī redzēt. Vismaz jaunatnē viņi tur ļoti labi spēlē. Ralfs Namiķis, Rudolfs Stankēvičs. Arī interesanti. Viņus es pateikt, varbūt interesanti redzēt. Jā, un tad pēdējie ir Tomas Silovs un Bruno Liepiņš. Vajadzēja pieteikties. Bet viņš arī tur... Tev punktu tik daudz nav. Vismaz ar to pārnieku, ko tu gribēji pieteikties. Mēs varam atpakaļ kaut kādā 9. rezervē. Oskars Kilks, Markus Macelēvičs atkal ir izstājušies no turnīra. Bet viņi nespēlēs kopā. Viņi nespēlē? Es neesmu prasījis, ir kaut kāda vēl papildus jaunuma. Viņi nespēlēs kopā. Nē, vairs nekas nav. Tas vienīgais. Labi, noskaidrosim. Bet, ja pabīši tas viss? Jā. Tā, šajā epizodē mums bija jaunums, skatītāja jautājums.
Un, diemžēl tikai 2. Varbūt gaidījām nedaudz vairāk, bet nekas. Nu, mēs Ar arī kaut ko bišķi jāsāk. novēlot ielikām, man liekas. arī. Kā ielikām ok, bet ar kaut ko ir jāsāk. Un pirmais jautājums. Tas vairs nav jautājums. Nē, ir jautājums. Vai varētu lūdzu vairāk par Nacionālo līgu? Mēs to vienojamies, ka neatklāsim jautājumu uzdevējus, lai varbūt nākamais cilvēki būtu drošāk uzdot. Tā kā, lai šie jautājumi nav tur nekas crazy, bet varbūt nākamais cilvēkiem būs kaut kādi tur ASE jautājumi vai tur pa kaut kādām baumām, kas klīst apkārt. Nu, par Nacionālo līgu vairāk, ko mēs varam pastāstīt. Man tā atbilde, es domāju, varētu šajā reizē būt tā, ka, ok, šo mēs pierakstīsim, kad cilvēki ir vairāk par Nacionālo līgu, un tad, kad nākamgads nāks sezona, tad tiešām arī vairāk. Jā, jau šobrīd nav baigi, ko runāt par Nacionālo līgu. Mēs varam tikai transferu jaunumu. It kā varētu par nākotni, bet par agru, man liekas, runāt kaut ko ir. Neko nezinu. Es tikai varu pateikt, Mēs varētu piesaistīt kaut kādā, nezinu, kad ir Final Four, mēs varētu kādu studiju uztaisīt. Jā, tā kā Igauņu talunā. Jā, vai live epizodu vai kaut ko. Nu, Nē, man tā ideja bija, ka varētu tādu nopietnāku preview uztaisīt, kad pirmā nākamā nāk sezona, ka mēs zinām, kas pa komandām spēlēs. Tad mēs dabūjām, varbūt, nezinu, spēlētāju vai kādu pārstāvu, menedžeri, treneri, whatever. Un uztaisām tādu lielu apskatu, kad no katras komandas tur, nezinu, 5-10 minūtes komandas mērķi, vīzija, kaut kāda interesantas lietas, varbūt kaut kādi jaunie papildinājumi, lai arī kas tie būtu, nezinu, kaut kāds spēlētāji no ārzemēm atbrauc vai, vienalga kaut kas. Un tad tādu uztaisīt. Es domāju, tas būtu ļoti interesanti. Ātri tikai var par Nacionālo līgu tad pateikt kaut ko. Es ceru, ka formāts paliks nākamgad tāds, kā bija šogad. Ja būs tik pa daudz komandas. Jā, protams. Vai ja pa 2 kaut kā nokrīt. Galvenais līdz pārskaidrs. Tā kā šo mēs ieliekam blociņā. Bet nākamais jautājums gan bija laikam tāds, ko mēs varētu. Jā, nākamais. Nevar paroli ierakstīt. Nākamais jautājums, jā. Jūsuprāt, top 5 potenciālākie pludmales volejbolisti? Šeit nebija definēts, vai Latvijā vai pasaulē. Par pasauli grūti spriest, es domāju. Protams, ir kaut kāda liela talanta, ko mēs zinām, tie paši francūži vai arī latvieši. Mēs varam. Es domāju, interesanti būtu tieši par latviešiem. Labi, sākam ar latviešiem. Radīsies kaut kas par pasauli, tad pateiksim. Labi, jautājumu uzdevējs arī tā viltīgi uzdeva. Tā kā gribu, lai arī viņi piemin. Man grūti nodefinēt Latvijā, kas ir jaunais. Pēc gadiem jauns vai tikko parāds spēlēt. Labi. Mēs vai U21 kaut kādu. Jā, mēs ir tāda oficiāla definīcija, kā U21. Gustavs ar Kristiānu, kur ierakstās. It kā viņi ierakstās arī. Vai viņas ne? Es domāju, tas tāds garlaicīgi atbild, to jau viss sagaida. Bet mēs individuāli liekam, ja viņas. Bet mēs liekam, Nē, neliekam no 1 līdz 5. Es negribu, lai kāds apvainotos vai nerunātu ar mani. Labi, es domāju, viņi varētu aiziet jau tā kā pāri tam. Viņi jau vairs. Nē, viņiem būtu jāaiziet pāri. Bet tāpat es domāju, ka varam varbūt vienkārši nosaukt nesecībā. Arī tā grūti. Godīgi, tā pašā laikā viegls, bet tā pašā laikā tāds ļoti sarežģīts jautājums. Jo, es teiktu, daudziem ir tas potenciāls, vai tā kā, ka tu redz, ka varētu būt, bet man liekas, ka viņi tādā ziņā, ka viņi neaizies līdz galam. Ja viņiem šobrīd nav tie sasniegumi, es domāju, viņi tādā ar laiku pārkļūst par tādiem vienkārši depos spēlētājiem. Labi, es varu sākt? Sāc. Gustavs Druska. Ok, Gustavs Druska. Es uzskatu, ka viņam ir full package, lai viņš kļūtu nākotnē par kaut ko jaudīgu. Ok, labi. Ko tu saki vēl? Tagad jādomā tālāk. Nē, šitiem... es nezinu, vai Ralfu vai Eduardu iekļaut topā, jo es saku, it kā viņi ir tajā U21 vecuma under, bet... Labi, ir tādu Ralfs Andrejus un Eduards Dudens. Bet jūs viņi ir bijuši ārpus konkurences, ja viņš jau skatās. Jūs esat bijuši ārpus konkurences, jo jūs jau esat jau... Tu gribi tādu rītī, kas ir off the grid, kas tā kā... Es gribu tādu off the grid, jā, kas nav ne pasaules turē, ne Eiropas čempions bijuši. Šitie te Emīls Lapsals ar viņa pārnieku. Es Emīlu Lapsalu lieku viennozīmīgi. Man ir Druska Lapsals šobrīd, abi divi ir iekšā. Es piemiršu viņa vārdu, bet viņam pārnieks, jā. Viņam galīgi nav daudz gadu, viņam kaut kā 14, man liekas, vai 15, ļoti maz. Un es teiktu, ja pieliktu viši galvā, īpaši Emīlam, man liekas, dažās vietās, ka tur zāle, es dažreiz, kā viņš zālē spēlē, ka tur bišķi pa daudz māna vai kaut ko. Jo šobrīd viņš ir Itālijā. Cik es atceros, šajā Monas akadēmijā, tā kā tas arī tāds interesants gadījums. Jā, Monas laikam jāsanā. Jā, un tā kā es liktu viņus, kā var teikt, 3-4 vai kopā 3. vietā.
Kas vēl nāk? Nu, varētu pie mečām varētu pielikt vēl. Nu, var kombinēt to arī taisīt. Nu, Māsas pļaviņa meita varētu būt labi. Jā. Vecākā meita, tu domā. Jā, nu, kas tagad spēlē. Keita, manuprāt, jā, es negribu kļūdīties. Nu, cik es... Jā, viņa arī. Viņai var redzēt to progresu arī tīk izaugsmu. Jā. Ko vēl? Nu, tā, aši arī. Vajadzēja kādu laiciņu padomāt. Nu, šis nav, ja mēs tiešām off the grid, ko es gribu, bet ir baigi grūti īstenībā saprast, ko varētu. Ot vajadzētu bišķi redzēt to čempu šogad, jo kaut kā es no pagājušā gada kaut kā neko neatros. Ot šogad... Tev būs iespēja. Jā. Pavērot. Jā, lai mums dod iespēju pirmo posmu pastīties, un tam mēs varētu iedot kaut ko, kas mums... Mēs varētu tā tuvāk pavērot kaut kāds jaunos talants, un tad iedot, kas mums liekas. Es negribu saukt nevienu uzreiz, lai pēc tam nav kāda apvainošanās. Es negribu nevienu saukt no U16 izlases džeku, jo tur arī ir pāris džeki, kurus es gribētu šeit ievi, bet es negribu nevienu saukt individuāli. Es vispār negribu nevienu individuāli izcelt no tās izlases, jo tur visi mēs esam kā komanda, mēs pārstāvam Latviju. Tāpēc es nevienu individuāli negribu izteikt, bet tur arī ir ļoti spilgti džeki tieši bičā, kas varētu nākotnē izsisties. Bet, labi, es varu no valsts izcelt. Lai tā tas nav jādara. Nu, labi, pasaka savu viedokli. Nu, māsas Pastaram Viestram Brālans. Viestram Brālans. Pastars. Nu, viņš ir labs. Džeikanam māsas jaunākais brālis arī vispār nav diezgan slikts. Mēs viņu kopā spēlē. Jā, tā. Džeikanam jaunākais brālis arī nav. Džeikanam jaunākais brālis arī nav slikts, jā. Viņš nav izlasēt pēc droši runāt. Bet jā, nu, es tā iedomājos, jo šie māsas viņu kopā tieši spēlē. Nu jā, nu, kas bija vēl diagonāli jums? Nu, labi, to jau es iepriekš teicu, bet es nezinu, vai viņš īsti pīčā vai nē. Nu, tur tā lieta, ka grūti saprast. Nē, es tik individuāli džekiem runāju, ko viņi paši īsti grib. Jā. Tad, nu, es pieņemu, ka tāds Eiropas čempions vasarā var daudz ko mainīt, teiksim. Tieši virzienu izvēlē. Labi, varbūt arī U16 vēl par agri tāpat būtu, lai saprastu, bet... Nu, redzēt, jo, vismaz kā mums bija, tas U17 māsas Lauziem bija tā iespēja pēc tam uz Jēkabpili aizbraukt. Es nezinu, vai šitai komandai kaut kas tāds būs. Nu, redzēsim. Bet tas ir bijis tāds, ka, it kā tu nospēlē čempi, it kā tu esi tā kā savas karjeras augstākā punktā, bet pēc tam tev nekas nemainās dzīvē. Tev tāpat tur ir jāiet un jākapā. Tev ir skola, jā. Nu, jā, tev nav tā, ka pēkšņi tu kļūsti par, tiec čempi, tu kļūsti par stāru, tagad tev tur klubu met līgums un tā, tur varbūt kādam vienam, diviem tā notiek. Nu, bet ja vienam, diviem tā būs, tas jau būs labi, jā. Nu, arī, jā. Nu, kaut kā tā. Tā labi, ko es teicu, Druska, Lapsalis. Viņam pārnieks. Jā. Silos. Laikam, jā, tā, jā. Bet redz, Jūrmalā Silos pieteicies ar kaut ko citu, bet es neatceros, nebija Lapsali. Jā, viņš vēl projām ir vai kaut kā tā. Vai viņš visu gadu projām? Pat labs jautājums, es nezinu. Grūti. Kas mums no Muļaņiem vēl kaut kāds? Pateikt. Bet laikam tur nav baigi daudz. Nu, Beach ir tie, kas tur arī tas pats Rauls Edvards, kas jau spēlē. Jā. Man patīk, ir pāris labi kāda no Ogras arī, no Čirzikām. Par Čirzikām baigi nezinu. Nu, šitā pāri, es negribu tagad izgāsties un pateikt nepareizi. Augusts mazais no tā pāri, viens no viņiem ritīgi labi izties. Tiesājot. Bet tur ir, man liekas, nav tieši tie auguma centimetri. Jā, es tieši teicu, ka viņi varētu būt višķi pamaz. Bet tā, tādas dotības ir ļoti labas abiem, man liekas, bet tieši tie auguma centimetri varētu bišķi. Nu, viņi ir tādi bijuši, ka viņi tādi... Viņi rītīgi kapā. Bet viņiem pietrūks tas. Mēs vienkārši Denis, mēs uz viņiem uzrāvamies, liepājamies, ka viņi zaudējām. Nu, labi, nekad drīz, bet tā, ka sākumā mēs tur lielā mīnusā ierāvām, -6, 5, kaut kas tāds. Un tā viņi tur jau lēnām arī tur sāk kaut ko atdot, kaut ko kļūdīties. Un tad, mēs tā tīri uz tādu, varētu teikt, meistrību vai noturību paņēmām. Bet, jā, varēja just, kad... Bet labi, viņi ir tiešām ļoti jaunāki. Tā kā, es nezinu, cik viņi īsti viņam ir gadi, bet... Viņi ir jaunāki, jā. Jā. Nu labi, es vēl varu izcelt tādu Aivu Blektu arī. Ja viņš iet tieši ar Gustavu Drusku tajā kombinācijā, man liekas, ka viņi tā diezgan deadly pāris ir. Jo... Jā. Nu jā, viņi var gan Oskar, gan Markus varēja mierīgi vinēt. Tas pats Bruno, tad var teikt, Bulč. Bet arī vai viņš skaidās tā kā Auta grib vai nē, Nu, Bruno Bulgačs arī, jā. Bruno Bulgačs un Sandim Brāls. No Sandim Brāls, jā, tas ir tāds. Viņš jau sanāk basīt spēlēm vēl voļuku, tā kā vispār. Jā.
Nu, jā, tagad arī ir tāds, ka daudziem, varētu teikt, ne mans paudzes, bet kaut ko, kas nāk pret vai kad viņš jaunāk, ar ko sanāks spēlēt. Tagad ir tas posms, kad būs vai nebūs, un tā jau nāks. Jā. Es to jūtu tagad, kad nāk jau kaut kādi jaunie, ko vispār nezinu. Iepriekš jau tu zini visus jaunatnē, kas spēlē un kaut ko, bet tagad jau nāk tādi, ko tu nezini. Bet vispār šis jautājums ļoti labs, jo es tieši man bija ideja par to, ka mums vajadzētu sākt kaut kādas, ne rubrikas, bet ik pa laikam parunāt tieši par kaut kādiem tādiem off the grid, kaut kādiem jauniem talantiem izcelt. Negribās, protams, lai viņam galvā kaut kas sakāpt, bet gribās izcelt. Labi, viņi met augšā, ja jau nesakāps. Bet nevar zināt. Viens viesis teica, ka bišķiņ arī bail nākt podcasts, tā kā, bet, varētu kaut ko tādu, tā kā, labi, protams, tas arī nav baigi labi, bet man bišķi patīk Amerikā, tas, kad ir tie jaunie, tur talanti, tur runā, tas ir 5-star recruits, 4-star recruits, un tāds. Bet viņiem bišķi cita mentalitāte. Tas ir, protams, citā līmenī, cita mentalitāte tā, bet mēs arī varētu kaut kā tādu, ne jauniešu top apmēram, bet kaut ko tādu tā kā turēt arī, būtu kaut kāda ESPN ranku sadaisīt. Kaut kas tāds. Class of Honorable mentions vai kaut kā tādu. 2008. gadu klases. Tie, kas sanāk U20 pēdējie, tad mēs tur pēc tam paskam Class of 2025, tur start. Jā, piemēram, ir labi, Amerikā ir konferences, 3 pāris, nosauc All-Conference First Team, All-Conference Second Team, All-Conference Third Team. Un tad ir honorable mentions, un mēs iedodam šitādu. Varētu gadu beigās, kad tagad 6. gada beigas, mēs iedodam tur Matīts Džekers, all Latvija First Team. Vai kaut ko izdomāt, kā mēs to nosaucam, bet varētu. Jā, tieši tā, ka viņi beidz, jo nav baigi objektīvi tagad vērtēt kaut kādus jaunākus, jo mēs vienkārši nezinām tik labi. Tas būtu labs tieši, kad tas nāk, tu pabeidz jaunatni, un tas nāk, tu iet tādā vai profesionālā bijušā, vai beidz, kaut ko. Vai vēl. Mēs varam iedot tādu. Jā. Jo, piemēram, Amerikā arī tāds, ka tev katru nedēļu tev iedod, es jau minēju par tiem setter of the week, attacker player of the week, defensive player of the week. Un tev nav nekāda balva, tev vienkārši piemin. Tā patās forši. Tā kā mēs varētu kaut ko arī pa depo izdomāt kaut kāds tur. Jā. Ja mēs šogad mēs varētu tā, ka pirms, kaut kāds īpašās depo epizodes, un tad pieminam tur. Cik īstenībā varam ātri depo arī pieskarties Salkrastos, cik es sapratu, tad šogad būs fokus uz brāļiem. Šis ir labs, jā. Šis bija tiesnesis, kurš tas arī ir uzrunāti brāļi Bello, kas visticamāk atgriezīsies kā čempioni. Viņi sanāk 3. gadu jau būs. Profesionālajā podkastā. Jā, brāļi Bello, brāļi Moli. Es tikai nezinu, kuri, bet es pieļauju, ka tas nav. Es pieļauju, ka tas nav vecākais. Kapagroso, Argentīnieši. Bet viņi ir brāļi vai brālēni? Anyway, bet radinieki, jā. Un brāļi Samoilo vai ne? Sāšam jau tā kā... viņam, viņš jūrmā beidz, tad viņš beidz. Tas ir pēdējais profesionāls turnīrs. Depo skaitās? Depo par neprofesionālu turnīru. Pierodēt atvainoju, bet es to nesaku. Viņš ir semi-pro, bet viņš nav amatieris. Bet es domāju, Sašs spēlēs. Es domāju, viņš nebeigs. Sašs varētu spēlēt. Lai ka viņam tur daudz darbi un tā. Bet kaut kādi vēl maz bija brāļi. Nē, ir vēl. Ir jau šitie te Grimalti, bet viņi ir brālēni gan, man liekas. Kas vēl Latvijā varētu būt kaut kādi brāļi? Brāļi... Vienu pāris zinu. Tie arī pagājušajā gadā bija pazuduši. Viņi ir bijuši arī depo pamatā, to ļoti labi zinu. Tos arī varētu kā vēl kāds ielikt. Viņus varētu toši. Ir par ieguldījumu un nopelnu. Bet pagājušajā gadā viņi nebija, ne? Viņi nebija arī pašķīrušies uz vienu brīdi. Mālas, ka bija. Kaut vienu posmu toši viņi bija. Bet tā ir, es domāju, varbūt tam līmenī viņi nav tajā pašā, kur tur Kapagroso un UTT, bet cīņas parā viņi ir. Latviešu fani zināt. Viņi būtu skatītāji mīļi. Mēs neatklāsim, kas tie ir. Mēs paši nojaušu turbūt. Kaut kādi vēl brāļi jābūt. Ir vēl brāļi stabili. Vilmaņi. Brāļi Vilmaņi. Kas? Nātriņi. Brāļi. Rekur. Kaut kam vēl, jā. Varbūt tas būs Salkrasta brāļa edition. Labi, varbūt tagad Salkrastos uzaicinās tur topāžu, bet tam mēs varētu šitādu turnīru uztaisīt. Jā. Brāļu kaut kāds, nezinu, arī Depo Open plus vai kaut kāds ekskluzīvs. Kaut kā tāda, jā. Tikai Patreoniem ieeja. Jā. Tā kā rekur nāk idejas. Bet... Vēl tad uztaisīt Latvijas kausu volejbolā, kur no 1. līdz whatever seedam. Un tad spēlē vienkārši par raundiem. Jā, un pie vājākā notiek spēles.
Nu, labi. Un 90% spēles notiek ganību Dambī. Nu, kaut kas ir neitrāls, bet, nu, labi, es domāju, nepieteiktos arī tur 60 pāri. Nu, nē, protams, ka nē. Tā kā varētu izspēlēt šajā te. Tā kā... Tu domā Latvijas Kausa Beachā? Jā. Es domāju par zāli. Nē, Jā, Beachā, tā kā vienkārši singles, Bija single elimination, iesakās. Tur, nezinu, pirmais, kas būtu Arts ar Artūru spēlē pret... Mārtiņš Kristiāns, gan jau būtu pirmie Arts ar Artūru. Okay, jā, Mārtiņš, ja viņi pieskās. Mārtiņš Kristiāns spēlē pret, nezinu, U14 kaut ko. Normāli, labi ideja. Jā, tā. Bet reāli būtu interesanti. Jā. Sezonas beigās, pēc tam, kad visi depo punkti un viss, hopstās turnīrs. Šitā ir jāiegrāma to ideju. Šito varēja pieminēt kursās. Tagad tā, nobeigumā varam tikai pieminēt, ka arī EVLs ir beidzies. Tu teici par šitām te Maltas 7. līgām, tas tieši bija tie, ka EVLs vienmēr spēlē tur balsts līdz māju beigām, tur maksimāli ilgi vēlāk. Jā, bet tagad ir beidzies. 31. nemaldos ir ikgadējais pasāciens. Ļoti labs pasākums. Tauverā, man liekas, labs pasākums. Šogad atkal tiek solīts, ka otrais stāvs būs pieejams, bet zinot iepriekšējo gadu pieredzes, tā ir tāda diezgan apšaubāma informācija. Tā kā mēs nebūsim tur. Visticamāk. EVL nespēlē. Es arī nespēlēju EVL, bet zināms, ka tur var tikt arī nespēlēt EVL. Bet nē, mēs nelaudīsimies, tur iekšā nebūsim. Tā kā izbaudiet pasākumu, tie, kas tur būs. Pēc smagas sezonas varētu nedaudz atpūsties. Kopumā foršs pasākums ļoti īstenībā. Tur ļoti ieguldās redzēt organizatori. Jā, tas arī laikam. Jā, it kā gaidījām viesu šoreiz solījām. Nebija likās. Paši nedaudz varbūt pa vēlu sākām. Bet arī, kā tu minēji, tas grafiks tiem, ko mēs gribam, ir ļoti saspringts. Mēs pa lielām tēmām vairāk uz tādiem izlases cilvēkiem ap un par izlases. Gan beachā, gan zālē izlases tādiem kā labi. Likās, ka mēs tepat 5 minūtes esam, tā kā varētu. Jā. Bet tomēr atteicās. Labi arī dažs, tiešām gribēja, lai tā sezona ieskrienās, lai kaut kāda varbūt uzvariņas un kaut kas tāds, lai ir varbūt, tā patīkamāk. Tā kā kas priecē, ka mums ir darītāji, nevis runātāji. Jā, pilnībā saprotam. Un noteikti gaidīsim visus viesus. Varbūt kaut kad būs kaut kāda dubultā epizode vai kaut kā tā. Bet īstenībā par vasaras plāniem mēģināsim reizi nedēļā, varbūt pat 2 reizes nedēļā. Skatīsimies, kā ar to izlaišanu, tur būs epizodēm tā. Vienkārši mums sanāk tā, ka, lai nebija daudz par ko runāt, tad tagad jau apmēram 1:10. Bet ir interesanti. Bet šodien bija īstenībā par ko parunāt par to izlasu. Un tāds. Nākamā nedēļa gan jau, bet teiksim, tā bez viesa būs sarežģītāk jau 2. Mums ir plāns, varbūt, es nezinu, vai var redzēt, mums šeit ir ekrāns, varbūt kādu Jeopardy īpašu episodu, kur skatītāji, kas zina tādu spēli. Tā kā arī kādu, varbūt, neitrālu ekspertu pieaicināt, kā Sandri, kurš tā zina vairāk par volejbolu un volejbolu vēsturi. Tā kā, Bet ir plāns tāds man norganizēt kaut kad, tā, kad būs atkal... Teiksim, kad mums būs jāšķirās, atkal jāpāriet uz Zoom vai kādu citu platformu, man ir plāns tādu open mic uztaisīt. Nezinu, vai mēs to realizēsim šeit, gan jau ka nē, bet kaut kur citur, kādā varbūt brīvākā vietā varētu kaut ko tādu. Vai open mics, tā kā jebkurš var runāt? Hot takes, Latvijas volejbola edition. Tā kā ir šie te kaut kā tikt, ko es redzēju. Kaut kāds jautājums, un tur sēž cilvēki, un tad kurš pirmais pieskan pie mikrofona, tad viņš sāk argumentēt. Jā. Tā kā varbūt kaut kāds skatītāji, kam interesē, Instagramā var uzrakstīt mierīgi. Jā, droši. Vai man, vai Kristofam privāti. Vai uz metaukšā. Jā, mierīgi. Tā kā mēs tad pierakstīsim, un tad pirmie, kas pieteiksies, tam pirmajiem būs arī roka. Tā kā tā. Šodien viss, bet pavisam drīz jau tiekamies kopā. Jā, un paldies par jautājumiem, tie, kas uzdeva. Jā. Ļoti novērtējam, un gaidīsim vēl jautājumus noteikti no tiem pašiem cilvēkiem, un, protams, arī no pārējiem. Aktīvi iesaistāmies. Var prasīt, principā, ko. Arī kaut ko. Ja būs galīgi. Visu atbildēsim. Vismaz nolasīsim. Nolasīsim, jā. Jā, tā kā tā. Varbūt, ja kaut kādas problēmas ar skaņu vai kaut kas, tad varbūt paskatu vai nepārdzīvēt pirmā epizodu apakaļ. Šī bija kā atgriešanās pilota epizode. Jā, tā kā varbūt kaut kas piemirsties, kaut kas varbūt nenoregulējās kārtīgi, bet it kā visam vajadzētu būt čotka. Tā kā paldies, ka noklausījāties. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies jau drīz. Esam atpakaļ. Tiekamies jau pavisam drīz. Čau visiem. Čau.